Sveiki, draugi, esmu Taifuns. Draugi, visiem jums sūtu sirsnīgs sveiciens, cieņu un mīlestību šajā jaunajā dienā. Nedomājiet, ka ir jauna diena. Šodien ir tā pati diena. No rīta bija izlaists bērnus. Jūs zināt, es jums biju teicis, ka mums būs jauns bērns. Viņš ir atnācis pagājušas 3-4 stundas. Es viņu jau mazliet pieradināju pie apkārtējās vides, bet ziniet, jums kaut ko pateikšu, klausieties. Es to publicēju Instagramā. Instagram adrese ir Taifun_Demirci TV. Viss ir sajūsmā. Lielisks bērns. Brīnišķīgs bērns. Lielisks bērns. Bet pagaidi, meitiņ, pagaidi. Tu man sajauc, trakais. Esi prātīgs, paskatīsimies. Drīz jūs ar viņu iepazīstināšu. Mūsu meitene arī teica, brāli, domājām, pieradināsim sevi. Būtu bijis labāk, ja mēs viņu nepieradinātu, zini? Tagad mēs viņu pieradinājām. Trakā meitene visu laiku metas man virsū. Hārlī, ļauj man arī šo Taisonu tēti palaist. Taison, es tev pienu atnesu, dēls. Es tev atnesu pienu pudelītē. Vai tu dzersi? Vai tu dzersi, Taison? Nāc, nāc. Nesaka, ka šajā vecumā vairs nedzeršu. Nāc, dzer, dzer. Dzer, Taisons. Aiziet, dēls. Nāc šurpā, es tev palaidu vaļā, nāc. Ak, Taisonu nevaram redzēt. Ak, mēs Taisonu neredzam, tas man nomāca. Ak, kur ir šis Argentīnas īstais dēls? Ai, tu ienaidnieks, Taisons. Mans lūgums jums, nelieciet man vilties arī pirms tam. Izrādiet laipnību. Skatos, jūs atturaties no atbalsta. Dieva dēļ es tiešām apbēdinos. Nav grūti nospiest patīk šim video, draugi. Izrādiet laipnību, uzspiediet patīk, atzīmējiet ar patīk. Dieva dēļ es tiešām gūstu motivāciju. Skat, jūs no maz daudz video prasījāt. Es cenšos pēc iespējas vairāk tos publicēt. Atbalstiet arī jūs, meitiņi, vai tu dzersi pienu? Nāc! Harlijs! Harlij, nāc! Skaties uz čitiri, kā viņi uzreiz iekārtojās. Blēži! Es arī Apolonu noliku pie čitiras. Viņš tur visu laiku kaut ko lauž, brāli. Tagad vispirms šis. Sakārtosim mūsu kazu, aitu, vistas, baložu, pīļu un zosu barību. Pēc tam pāriesim pie suņa, draugi. Vai esat izsaukuši? Viņiem ir pienācis ēdienreizes laiks. Skaties. Parād mums priekšā esošo. Nāc. Tāds kā kukurūzas pārslas. Spainē ir apmēram 12-13 kg, draugi. Varbūt arī 15. Kukurūzas pārslas un jēru audzēšanas barība ir sajauktas kopā. Tā nu tas ir. Mēs visus arī izskatījām ārā. Kāpēc mēs izskatījām ārā? Rokturs bija salūzis. Pametīsim šos, lai redzam, kā viņi izklīst. Vai tu arī ēdīsi, meiteni? Nekauņas. Es meklēju 2 sienu ķīpas. Visā valstī nevarēja atrast nevienu sienu ķīpu. Mēs esam nokavējuši apmēram 10 dienas. Visi jau ir savākuši un tā tālāk. Brāli, samaksāsim naudu. Joprojām nav. Vajag siena ķīpu, lūdzu. Mums beidzās siena ķīpas, tagad baro dzīvnieks ar barību. Ar barību arī nesanāk. Mums vajag ķīpas. Ir arī sauni un tam līdzīgi. Tagad arī saumi nav īpaši noderīgi. Mums šiem dzīvniekiem jāatrod siena ķīpa, draugi. Nu, vai jūs esat izsalkuši? Nekauņas. Tagad šī bončuka mums arī mieru nedos. Pagaidi, mums vajag šo pienu nolikt malā. Šī bončuka tagad noteikti palaidnības darīs, šī bončuka. Šī bončuka ir ļoti palaidna, šī bončuka. Pagaidiet, lai es uzlieku šo virsū. Nu, aiziet! Nu tad dievpalīgu. Pagaidi, atkāpies. Atkāpies. Roki, dzen viņš prom, dēls. Es pat nevaru atvērt durvis. Dēls, bončuka, apstājies. Ak, vai. Nu, bončuku viņš ir īsts traucēklis, jā. Nāc, 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 nāc. Nāc, nāc, nāc. Labi, es došu jums barību, pagaidi. Pagaidi 1 minūti. Nedur man ar ragiem, pagaidi. 1 minūte, dēls. Pagaidi 1 minūti. Mierīgi. Klausies, to krēslis tūlīt. Pagaidi minūti. Šos barot ir īstas mocības. Vai man ir grūtāk ar suni vai ar šiem? Godavārds, ar šiem, brāli. Apstājies, dēls. Es piepildīšu jūsu zvērestu. Dodiet man atļauju. Ēdiet kārtīgi savu ēdienu. Vistas, nāciet! Nāciet arī jūs! Ēdiet šeit! Ēdiet šeit, nāc! Tagad mums nav nekādas ēdienas šķirošanas. Viss ir viens un tas pats. Metīsim to baložiem uz šī jumta. Baloži! Šie ir augšā, brāl.
man ir. Atlikušos tagad dosim Jērim, lai nāk par labu maniem lauvām, lai nāk par labu. Kur ir Bončuka? Bončuka kā klasiksna. Mans Bončuks taču bija ar tik skaistu kā klasiksna, tā nokritus no kakla. Nu Bončuka, bez kā klasiksnas kakls izskatās tukšs dēls. Mans skaistuļa. Tagad brāli es šiem lieku salmus, bet viņi tos neēd, viņiem nepatīk. Tāpēc es virsū beru arī barību, jo salmu dzīvniekam neko daudz nedod. Vismaz, lai viņi saņemtu proteīnu, es tā arī dodu. Paga, atkāpies mazliet, lai aicis varētu paiet un paēst. Dodam šim Jēriem ēdienu. Jēriņ, nāc! Nāc, es tev došu ēst, nāc! Nāc, paskatīsimies, vai jūs esat izsalkuši. Paēdiet, piens arī nāks, labi paša. Pagaidi! Mūsu Jēriņš, draugu, vai ir paaudzies? Tagad viņš visu laiku ir manā acu priekšā. Man šķiet, ka viņš nemainās, bet jūs nesen redzējāt, vai viņš ir paaudzies vai nav. Uzrakstiet, brāli. Es viņam visu laiku dodu ēdienu, pienu un vispārējo, lai viņš augtu, lai labi barotos, lai tas viņam nāk pa labu. Tagad es paņemšu arī viņa pienu un atnākšu. Tagad mans Jēriņ ēd, dēliņ ēd. Ņemiet, lūdzu. Tagad es atkal pielēju pienu, brāli. Pagaidi, Taisam. Taisam es nelaižu vaļā, viņš uzbrūk aitām. Mans Jēriņ, nāc. Jēriņ, nāc šurp. Nāc. Nāc, izdari savu pienu, mans mīļais. Nāc. Skaties, te ir piens. Nāc. Nāc. Ņem, dēliņ, malacis esi. Taisons neuzlēc, vai ne? Taisons, draugi. Rokijs. Kā viņa atnāca? Nē! Nu, draugi, kā jūs atvērāt durvis? Ārā! Paldies Dievam, Taisons šeit nebija. Nāc šurp, Nora! Nora, ej! Asija nāc! Asija nāc! Ej ārā un gaidi! Es uzliku aizbīņu slēdzi un skaties, atkal ir atvēruši. Taisons, skaties! Nedusmo mani. Katrā video man dede sadusmo, šoreiz, lai Taisons nesāk. Paga, kur ir mans Jēriņš? Jēriņ, atnes pienu, nāc, mans mīļais, nāc. Brāli, vai viņš ir paaudzies vai nav? Esiet godīgi. Manuprāt, viņš ir paaudzies, diezgan pastiepies, atguvies arī, bet, piemēram, to otru aitu mēs apcirpam, tāpēc izskatās mazāka, kad bija ar vilnu, izskatījās lielāka. Mans mīļais, lai mans Jēriņš ir vesels, lai mans bērniņš ir vesels. Brālu vēl kazas, piemēram, tikko bija brīvs, es domāju, lai palaiž tās, kad kazas bija blakus. Kazas dauza ar ragiem, īpaši pamuks. Tāpēc es tās nelaižu brīvībā, tikai tad, kad tās izved ārā. Un vēl, jo ir karsts un pusdienlaiks, es tās vēl neesmu laidis ārā. Rokijs, tev arī nekas netrūks, dēls, tev nekas netrūks. Nāciet visur līdzi, jūs esat kā aste. Malacis, mans Jēriņš. Šobrīd es dodu govs pienu, draugi, jo no mūsu karameles piena daudz neiznāk. Dienā iznāk maksimums litrs. Tagad mēs dodam pienu 2 reizes dienā. Karameles piens nepietiek, tāpēc es nopirku treknu govs pienu veikalā, bet tas dzīvnieks satrauca. Piemēram, lai suņiem neradītu diskomfortu, kad viņi ir mazi, mēs dodam bezlaktozes pienu. Es nopirku bezlaktozes pienu. Šoreiz tas neradīja nekādu diskomfortu, neizraisīja caurēju, nekas nenotika. Bezlaktozes pienu varam dot, tam jābūt istabas temperatūrā, ne augstam, ne pārāk karstam, tā es arī to sagatavoju un dodu. Tātad es sajaukšu gan karameles pienu, gan bezlaktozes govs pienu. Roki, vai tu arī iziet ārā, dēls? Vai ne, Roki? Nerātnes Roki. Roki ļoti apskaud jauno suni. Kad es mīlu citu suni, Roki nespēja ar mani dalīties. Ak, mans Jēriņš, mašallah tev, nu. Drīz jau būs, paskatīsimies. Tavs svēders arī ritīgi uzpūties, vai ne, mans mīļais? Arī viņš bija mazuls. Draugi, kā es rūpējos par visiem, tāpat arī par viņiem katru atsevišķi rūpējos. Un rūpējoties par viņiem es nenogurstu. Bet vai jūs zināt, suņos mani nogurdina troksnis un haoss. Redz, suņos mani tas nogurdina, bet šajos nav nekādas skaņas. Un arī kazas man nogurdina, kad dodu barību, nevar teikt, ka kazas man nenogurdina. Kā tikko redzējāt, viņas visas man ar ragiem baksta. Roki, dēls, tā nav tava barība. Dede, ņem, dēls, dzer tu. Ņem, dede vēl nemaz nav dzēris Jēra piena. Lai labi garšo manam dede. Tēti, vai viņš tev maz baroja, kad bija mazs, jā? Tēti, vai viņš tev maz baroja, kad bija mazs?
Jūs dusmojaties uz manu dēlu, bet viņš arī ir mazulis. Viņš ir mazs mazulis, melns mazulis. Mans skaistais dēls, lai labi garšo. Cik gadi tev jau ir, vai tev nav kauns dzert pienu no pudelītes? Dēls, tev ir savs stils, savs stils. Ait arī nākšu, klausies, ait. Ej ēd savu ēdienu. Labi, tagad pietiks ar šo izdzerto pienu. Noliksim to šeit, draugi. Es tos vēlāk nomazgāšu. Nāciet, iesim ārā. Rokijs, nāc! Rokij, nāc, dēls! Rokij, nāc, maz dēls! Nāc, maz šallah tev! Aitis, kāpēc jūs neēdat? Skatieties! Brāli, arī Jauns ir šeit. Mums vajag vēl vienu šādu barotavu. Es nopirkšu. Kazās tos badās ar saviem ragiem. Šie taču neēd. Viņi noteikti gaida, kad kazas paēdīs. Kazas arī ir tik izsalkušas un alkatīgas, ka nemaz nevar paēst. Paskaties uz viņiem. Nekārtīgās kazas. Aita, meitiņ, nu nāc, es gaidu mazuli, labi? Tā, kas tur netālu, ja Dievs dos, drīz dzemdēs. Starp viņiem ir arī vismazākā melnā aita. Nāc, aiziesim mazliet tālāk, es gribu zināt, vai viņi baidās no mums vai no suņiem. Nāc! Veiks tev, izlaidīsim Rokiju ārā. Reik tev, Roki, ej ārā. Ejiet, dēliņ, ejiet. Iežiet, dēliņ, malacīši jūs. Droši vien viņi no mums baidās, cerams. Paskatīšos. Skaties tagad lēnām. Redzi Boncu kaunu badīja ar ragiem. Viņi bēg no kazām, brāli. Bončuks, skaties, badā ar ragiem. Bončuks viss dūr ar ragiem. Tas negodīgais visu ēdienu apēdīs viens pats. Skaties, izcēlās kautiņš. Viņi arī savā starpā sāk kautiņu. Skaties. Kazās ir ļoti traki dzīvnieki, brāli. Viņas ir sliktāks par suni. Nu labi, nopirksim vēl vienu barotavu, nav ko darīt. Ak, tu Tyson. Dēls, nesaki viņam neko. Vai tu dzirdēji? Nesaki viņiem neko. Tu tāpat tas darīji arī ar kazām, tu esi pieredzis. Netaisi niķus. Nofilmē mans lauvēns. Kur ir man lauvēni, tīģeri, man izskatīgie dēli? Es jums upurētos, puiši. Jūsu cēluma dēļ es upurētos. Jūsu stājas dēļ es upurētos. Mana cēlā meita vai no Hektora būs kucēni? Hektor, vai tu atkal būsi tēcis vai kā? Manslauva. Marija. Marla. Ļaujiet arī Marlu iet. Marla, Marla. Lai nāk Marla. Marla, ej priekšā. Mums ārā nav aitas. Lai nāk Marla. Lai nāk Marija. Marija, skaties, neizaicini viņus. Viņi var uzbrukt tev, lai tu zini. Nāc, mana mīļā Marija. Neizaicini viņus, Marija. Tev brāļi padoms. Šie nevienu nežēlo, Marija. Vai lai arī Aleks palaist? Aleks, nāc arī tu šurp. Patiesībā šodien es kādā brīdī palaidīšu, zināt? To es kādā brīdī palaidīšu. Viņš ies, bet pats, lai viņu noliek pie vietas. Tagad viņš ļoti izlutināts. It kā viņš varētu sakaut katru sunu dārzā. Kādam dzīvniekam vajag viņam parādīt autoritāti. Patiesībā viņam vajag kādu, kas parādīs autoritāti. Tad viņš sapratīs savu vietu. Viņš to vēlas. Kādu dienu es viņu palaidīšu? Odin, es te nevaru palaist vaļā. Tagad iesim pie jaunā bērna, iepazīsimies ar viņu draugi. Bella Reina Karlos. Kāpēc tu uzbruk Karabašam, tu negodīgais? Mans lauva, parādi mūsu lauvu. Mašallah, manam delam. Mans lauva dēls, harizmas īstais bērns. Skaties uz šo stāju. Paskaties uz augumu, izskatu, cēlumu. Dievs ir viņu īpaši radījis, lai Dievs pasargā no ļaunas acis. Tiešām izcils, augstākās klases, brīnišķīgs bērns. Tās krāsa ir merle, šķirne, buldogs. Brīnišķīgs suns, draugi. Skaties, viņš šeit ir jau kāds 3-4 stundas. Mazliet bija grūtības ar viņu saprasties. Teica, lai uztais ar viņu fotoattēlu. Negodīgais, kad no aizmugures satvēra, viņš pagriezās pret mani. Viņam ir tāds ieradums, es viņu nepazīstu, arī viņš man nepazīst. Ar viņu mums būs neliels pieraduma periods. Es viņu iepazīšu, viņš iepazīs mani. Tagad es viņu izņemšu ārā. Tikai nāc paņem šeit vienu no šejienes. Karlos un viņš kopā. Vai Karlos? Un viņš būros nav izskatījušies ļoti skaisti. Viņš izskatās kā Karlosa miniatūra versija, brāli. Paskaties uz šo. Karlos. Ļoti piestāv, jā. Mans lauva tiešām izskatās kā Karlosa miniatūra versija. Tagad šo bērnu. Šie bērni, pat teikšu tā, nepanes karstumu, draugi. Es viņu ieliku būrī pirms stundas, aizgāju uz tirgu un atgriezos. Neatstāju viņu pie mājas, domāju, lai nesastrīdās vai neuzbruk viens otram. Pēc tam es viņu ieliku būrī. Viņš mazliet neierasti jutās, tagad viņš tikko atnāca. Skaties, šis mans dēls atbrauc no Eskišehiras. Ļoti jūtīgs bērns. Ļoti labs bērns. Rakstējās atkal mazliet viņam uzbruka.
Mēs mazliet mēģināsim viņu pieradināt pie tā. Bet es taču teicu, ka Cane Corso ir agresīvs. Piemēram, Cane Corso nekad uz mani nepagriezās un nerūca. Bet šis pagriezās pret mani un rūca. Šis salīdzinājumā ar to ir nedaudz bīstamāks. Bet mēs pieradināsim. Ak, dēls, mans vārds ir Taifuns Demirģi. Tavs vārds ir Karlos. Skaties, 2 Karlosi blakus. Komentāros arī kāds bija uzrakstījis. Es arī viņa komentāram uzliku sirsniņu. Sveiciens viņam. Viens teica Karlos, otrs teica, lai būtu Santos, lai nejūtās svešs. Es labi pasmējos par to komentāru. Mūsu puika tagad nevar saukt pa Karlosu. Nevar būt 2 Karlosi. Lai tas vārds arī ausī būtu pazīstams. Nosauksim viņu par Santosu, brāli. Santos viņam piestāv. Tagad paši izņemšu tev ārā. Paga, paskatīsimies. Paga, nu, Roki. Roki, padā! Tagad, brāl, paskaties uz šo. Kā tanks tiešām, mašallah. Marija, uzvedies prātīgi. Labi. Ko Marija darīs? Vai viņa uzbruks? Ko viņa darīs? Marija, labi. Nē. Es tev teicu, nē. Nāc šur tikai tu. Marija metīsies virsū, brāli. Trakais mēģināja uzreiz uzbrukt. Ja viens uzbruk, tas izraisa visus pārējos. Apstājies, Roki, apstājies. Tagad, brāl, lēnām izvedīsim viņu pastaigā. Skaties, Marija, paldies Dievam, beidzot mēs viņu izglābām. Jo tas nozīmē, ka viņš tam uzbruks. Nu, Roki viņu nepievērš uzmanību, bet viņam gan pievērsīs. Tas nozīmē, ka visi sāks cīnīties. Nāc šurp, Santos, tēti. Santos, draugi, cik viņam bija gadi? Ja nemaldos, viņam bija 4 gadi. Viņam vajadzētu būt apmēram 4 gadi. Pēc rakstura tas ir kārtīgs suns. Viņš labi saprotas ar citiem suņiem. Viņš ar citiem suņiem nekaujās un nesastrīdās. Romeo ir tava nedaudz lielākā versija, dēls. Pagaidi, Roki! Pagaidi, Roki! Pusat, vecīt, atkal uzreiz nostājās. Pusat, dēls, godvārds, viņš tev neņem vērā. Viņš urinē būrī. Pusa atsturi sajūtas prātā. Apstājies. Steidzam attālināsimies no šejienes. Nāc. Nāc. Viņam ir viens ieradums. Durī. Mani kaitināja tikai viens viņa ieradums. Viņš čurā visur. Viņš noiet 1 vai 1,5 metru un atkal čurā. Viņš ir kā dzīvnieks, viņš vairs nečurā, urīns jau ir beidzies, vairs nav. Vai dzīvnieks čurā ik pēc metra? Viņam ir tāds ieradums. Baigais izrādnieks, ļoti lepns un, tā aste nekad nenokrīt. Viņš saka, no neviena neēdīšot. Pašapziņa līdz debesīm. Pašapziņa vienkārši sprādziens. Lielisks bērns. Es viņu vēl neesmu palaidis. Drīz arī palaidīšu. Un, kad būšu palaidis, mēs arī pārbaudīsim viņa reakciju. Mums ir tikai viena problēma, kas saistīta ar dēdē. Kā tev šķiet, dēls? Vai viņš ir izskatīgs? Es gaidu jūs komentārus. Meita, tu atkal esi atnākusi? Paskatīsimies. Nekauņa meitene. Tu uzreiz nogur, dēls, nu. Uzreiz nogur, nu. Viņi nevar izturēt pārāk lielu karstumu, brāli. Šīs šķirnes nevar izturēt pārāk lielu karstumu. Šodien arī laiks ir karsts. Nāc šur, dēls. Redz? Uzreiz nogurst, jā. Pagaidi. Paklausies uz skaņu. Starp citu, viņa siksna nav cieša. Viņš pats velk, redzi. Paskaties tikai uz šo cēlumu. Mašala manam dēlam. Tiešām harizmātisks, jā. Goda vārds es zvēru. 10 no 10 harizmātisks puika, brāl. Mūsu dārzā viņš ļoti labi iederējās, tagad laidīsim viņu vaļā. Nu, aiziet. Mēs palaidām, tagad skatīsimies reakcijas. Nāc šut, mans mīļais. Nāc, tu nejaucies ar viņu. Bak, vai tu redzi to kustību? Lūk, tas nozīmē, es esmu līderis. Tas nozīmē, es esmu dominējošais. Tas nozīmē, man nav bail no neviena. Tāds suns viņš ir. Viņa gaita viss arī ir ļoti skaisti. Nāc šurpaši. Neuzbāzieties viņam pārāk daudz. Neuzbāzieties pārāk daudz manam dēlam. Nāc. Vai mēs laižam vaļā arī tēti Aresu? Kur ir Faisals? Ares, vai tu viņu apgrūtinās? Ares, ja tu viņu apgrūtinās, es nelaidīšu viņu vaļā, Ares. Nāc, paskatīsimies, nāc. Apstājies, dēls, atlaidīsim arī Aresu. Pagaidi, pagaidi. Ej, labi, es atlaidu, skrien. Nu, skrien tad. Ezeļienaidnieki, nu skrien tad. Ezeļienaidnieki, Ares! Hopā!
Mans izskatīgais dēls. Arējs agrāk vienmēr bija palaists brīvībā, bet tā kā viņš bieži dzenās pakaļ Faisalam, man nākās viņu piesiet, draugi. Nav ko darīt, katru otro dienu tā palažu viņu. Nāc, dēls. Santos. Santos. Džets. Ļaujiet man apsēsties tur un paskatīties. Neiš pieskajā. Neesi pie skaja, tu vari pazaudēt sevi, nāc. Tagad šo rasu vispārīgā īpašība ir tāda, ka tās arī ir ļoti stingras. Dominējoši, stingri. Līderības gars ir ļoti izteikts. Viņi nevilcinās, nebaidās. Starp citu, viņiem ir arī cilvēciskuma īpašība. Viņi arī aizsargā. Sēdi. Cēlies, guli. Viņš arī to zina. Vienkārši mums būs neliels piereduma periods. Kāds ir šis piereduma periods? Piemēram, es pamanīju vienu viņa ieradumu, satvēru viņu aizmuguris, viņš uzbruka man. Mēs iemācīsimies viņu pretējo pusi, arī viņš iemācīsies mūsu pretējo pusi. Tā pamazām mums ir jāiepazīst viens otru. Tas jaunais, ko mēs atvedām, Cane Corso Harlejs, ir nedaudz mierīgāks nekā šis puika. Tagad iemesls ir tā, ka tā ir kucīte, skaties. Es vienmēr to saku, mana izvēle vienmēr ir kucīte, brāli. Kāpēc? Kucītē. Uzticīgāk, uzticīgāka, jūtīgāk, smalkāk, vieglāk apmācām. Mātītei sunim ir tāda īpašība. Piemēram, es to pamanīju savā saimniecībā. Arējs. Lielākā daļa suņi ir mātītes. Tas nenozīmē, ka mēs nemīlam tēviņus, mēs arī mīlam tēviņus. Bet mūsu pirmā izvēle ir Santos, nāc! Santos Karlos! Santos Karlos! Tagad mēs pirmo reizi izlaidām Karlosu dārzā, lai viņš iepazīst dārzu, lai viņš mazliet apskatās apkārt, draugi. Lai viņš redz, lai iepazīstās ar visiem suņiem. Mūsu prioritāte ir, lai viņš cerams nekaujās. Cerams, ka viņš būs saderīgs. Pēc tam mēs viņu vērosim kopā ar visiem suņiem. Kur tagad ir tētis Taisons? Taisons visticamāk ir iesaistīts slepenos plānos. Mums vajag uzmanīt Taisonu. Taisons tētis izstrādā plānu. Viņš grib iekļūt pie tām aitām. Taisons vakarā sev pagatavos gardu cepešu. Tas ir viņa plānos. Taisons, babā! Taison! Taison! Redzi, ko es teicu? Dēls, tu esi ļoti viltīgs, vai zini to? Tu esi ļoti viltīgs, Taisons. Dēls, pastaigājies kā cilvēks, lūdzu. Liec aitas mierā. Es vakarā tev pagatavošu vistas cepeti. Tu tikai neaiztiec manas aitas un kazas. Ak, mans mīļais! Iesim viņam pakaļ, brāli. Ģenerators arī pie stāba apakšs. Nu, tur viņš varētu arī uzlaist tur augšā. Vai tu redzi, kā tas tika uzstādīts, vai ne? Labi, dēls. Nē. Nē! Aršantīna īstais bērns. Tev pietiek ar savu harizmu. Mans izskatīgais dēls. Bet es tev piesiešu, skaties, Taisons. Ja tu turpinās ar šo attieksmi, tevi piesies. Uzvedies prātīgi, ja vajadzēs piesiesim Taisonu, draugi. Neriskēsim ar savu darbu. Tagad Taisons. Ļoti atlētisks un veikls suns. Jūs jau redzat viņa ķermeni kā kurtam. Ja gribēs, ģenerators nav vajadzīgs, viņš vienkārši pārlaiks pāri no šejienes. Tāpēc mums nevajadzētu riskēt. No vienas puses arī to visu filmēju, lai Santos liktu mierā un viņu neapgrūtinātu. Lai Santos varētu mierīgi iepazīt apkārtni. Un pēc tam paskaties, filmē to vīru, filmē viņu. Viņa harizma jau no šejienes ir redzama. Ak, Santos, veģājies! Tev patīk šī dzīve? Mans izskatīgais dēls. Tātad tas joprojām darbojās, ak, dēls. Kas tu vispār esi? Vai tu esi kāds strūklaka vai kas tas ir? Ak, mans Taisons. Dēls, vai es varu tev mazliet aiziet, labi? Apstājies, Ares. Apstājies, Ares, apstājies. Taisons, tu nedrīkst būt ienaidnieks aitām. Nāc! Nāc, Taison! Nāc, Taison! Nāc, Taison! Mēs pieradināsim Taisonu šādi, pakāpeniski. Arī ar kazām bija tāpat. Pagāja zināms laiks, un tad viņš pierada. Viņš pieradīs arī pie viņiem, viņš iemācīsies dzīvot kopā ar viņiem. Arī viņi ir šī dārza bēdi, vai ne, Taison? Rūpējies par viņiem, sargā viņus. Es tev padarīšu pa ganu sunu. Apstājies! Uzmanies! Nāc! Apstājies! Pagaidi, nē. Nē. Ak. Ab. Apstājies, Ares! Apstājies, Ares! Neleģi uz manis! Abi. Taison arī ir nikns. Ja viņš tev tu sakos, tu mēnesi nevarētu apsēsties uz dibena, dēls. Pārāk nepaļaujies uz sevi. Vai dzirdēji, Taison? Man slava! Bet ja Taison tēvs nebūtu sterilizēts, es viņam atrastu skaistu sievu. Pēc tam, zini kā? Mans Taisons, nāc šurp! Mašallah, paskaties uz viņu harizmu. Dieva dēļ, cik viņi ir lieliski!
Kā gan cilvēks varētu viņus nemīlēt, brāli? Visi tavi bērni, mašallah, ir viens par otru skaistāki. Tyson, tēti, paņemsim tevi, bet tavā vietā. Atkal uzticēsim Tyson tētim durvju sargāšanas darbu. Tyson ir mūsu īpašais strādnieks. Tā ir mūsu saimniecības drošība. Galvenais komandieris. Mūsu komisārs Tysons, tēvs. Nāc šurp, dēls. Bet vispirms aitas ir jāpasargā arī no Tysona. Tagad nāc šurp paša. Nāc šurp paša. Ej šeit. Tagad Santosu brāli. Nāciet iepazīsim viņu tuvāk. Aizvedīsim arī Santosu uz konteineru. Lai nāk pie mums, es izmēģinu piekariņu, pamēģināsim to. Pamēģināsim, vai viņš mūs sakodīs vai saplosīs. Un pēc tam pamēģināsim komandu. Sēdi, celies. Mums tas labi jāiemācās. Harlijs! Ola meitiņ, durvis ir vaļā, nāc iekšā lūdzu. Ko? Kāpēc Hārlī nenāk mana Hārlī? Ak, palaidnīgā Hārlī! Ak, kā esmu gatavs ziedoties tavam skatienam un smaidiņam, mana lauva meitiņa. Hei, kurš atvēra mājas durvis, vai tā bija Nora? Šī Nora tiešām ir īsta problēma. Viņi bija pārņēmuši manu balkonu, tagad viņi ir atstājuši balkonu un sākuši nākt arī mājā. Šiem suņiem nav kur gulēt. Vai nu, Marlā? Pagaidi, paskatīšos. Nu, puisīt! Kas tas ir, puisīt? Visur tikai suņi, vai ne? Cik te tagad ir suņu? Nataša, nekādā gadījumā nesēdies uz dīvāna tādā izskatā. Nekādā gadījumā, dzirdi? Izkāp no turies, visur ir suņi. Marlā, tu arī atnāci? Nu, draugs, visur ir pilns ar suņiem. Santos, nāc šurp! Kā mēs šeit atpazīsim Santosu? Paskaties, tik mans dārgais. Labi, kad tu izaugsi, tad uzbrūc, bet tagad neizliecies. Vai tu dzirdēji, mīļā? Tagad neizliecies. Ar šīm lietām nejoko. Paņem manu sjūsli. Es esmu gatavs upurēties manu sjūsli mīļumam. Apstāj. Apollo, ej iekšā. Santos uzreiz pārkarsa. Tūlīt. Šie vispār nepanes karstumu. Lai atvelk elpu. Tu redz harizmu, brāl. Es domāju, ka viņš ļoti piestāv mūsu saimniecībai. Vai veicās? Tiešām ļoti skaists, ar trimeru apgriezts, desmitniekā trāpīts pēcnācējs. Ļoti kvalitatīvs pēcnācējs. Mašallah, manam dēlām. Apstājies, Ares. Pagaidiet minūti, netraucējiet, kamēr viņš mīļo. Netraucējiet, kamēr viņš mīļo. Izskatās, ka viņš tūlīt uzbruks Aresam. Vai tur ir ūdens? Pievienosim tam mazliet ūdens. Ar šo neliešu nodarītajiem zaudējumiem vēl nepietiek. Viņi ir arī saplēsuši mājas krānu. Suņi ir nodarījuši milzīgas zaudējumus. Skaties, tiešām, 3 vai 4 reizes esmu saucis santehniķi. Atkal būs jāizsauc. Tie nodara milzīgas zaudējumus. Nāc! Jūs visi ārā! Es pavadīšu laiku ar Santosu. Nāc! Nāc! Marla, paliec tur! Ja Santos man uzbruks, aizsargā mani, labi? Kas gan mani pasargās, ja ne Marla? Mana Marla mani pasargās, ja Santos man uzbruks. Mana Marla manis dēļ dzīvību atdos un dzīvību atņems. Tāds cilvēks viņa ir. Viņa ir mana dārgā meita. Tagad. Santos, babā! Ļauj man tev samīļot, dēls. Ļauj man tev samīļot skaisto. Skaties, dienā es tā viņa aiz muguras satvēru, pavilku, un viņš uzreiz pagriezās, kā jau zināt. Skaties. Nevajag pārkāpt robežu, saprot. Līdz mums sāk uzticēties. Lai viņš man uztver kā savu saimnieku, tam vajadzēs nedaudz laika. Bet mēs viņu pieradināsim, par to nešaubieties. Tas ir mans uzdevums, lai viņam nedaudz pāriet uztraukums. Tad es varēšu samīļot savu Marlu. Nu, Marla, kur tu esi, Marla? Mana karaliene, kad mēs dosimies uz jūru? Ko? Kad mēs dosimies uz jūru, mana dārgā? Tēvs tev labi peldinās. Kāpēc šī Izabela tev tā sadusmo, meitiņ? Kāpēc šī Izabela tā izrādās, meitiņ? Ak, kā Marla sajuk prātā! Jūs nojauksiet māju! Māju! Nāc šurp! Apstāj! Redzi, vecā skolijā. Neviens arī nevarētu to apēst, lai Dievs tev svētī. Apstājies tur, it kā grieztos pie manis. Apstājies, dēls, apstājies! Es nevēlos, lai mani pēkšņi sakostu. 1 minūti. Labi, Marla, nomierinies. Paskaties uz Izabeli. Viņa spēlējas ar Marlu. Viņa ir kā raķets, tiešām. Marla, meitiņ, liec viņu mierā. Viņa ir maza. Neklausies viņā, labi? Tu viņu... Nē, Nataša. Viņa atkal ir atnākuši. Viņa atkal ir atnākuši. Abi, Nataša. Tad viņi tagad apsēdīsies uz dīvāna. Nāc šurp. Iznesīsim šīs lietas ārā. Iesim ārā. Aiz!
Dēls, vai tu zini, ka tev ir pat labākā vieta? Daži teica, lai kaķim uztais saules sarbu. Draugi, tā vieta, kur kaķis ir, jau ir ēnā. Aizmugurējā daļa tur ir ēna. Vai es atstātu kaķi karstumā? Jūs esat galvu sagriezuši vai kā? Tajā vietā, kur tas dzīvnieks ir, pūš vējš, jo tas ir gaisā. Ja es būtu uztaisījis to mazliet lielāku, es pats būtu gulējis iekšā zvēru. Tā vieta ir ļoti skaista. Nāc, paskatīsimies ārā. Paņemsim tās lietas vēlreiz ārā. Natāša kundze, lai nesēž tur ar tām kājām. Ienāc, Jusli. Jusli, tu labi peldēji jūrā, vai ne? Visiem ļoti patīk, kā tu peldēji, meitiņ. Santos, puika, nāc! Santos vispār nemaina savu izteiksmi. Šīm šķirnēm arī vispārējā īpašība ir tāda, ka viņi ir mazliet slinki. Viņu vajag izvest pastaigā nedaudz vēsākā laikā. Nāc. Bet, kad saule uzspīd, tad šī krāsa tā parādās, vai zini? Santos, nāc! Nāc, dēls, mēs ejam! Nāc, dēls, mēs ejam! Nāc! Nāc, dēls, nāc! Nē, Santos, brāli. Viņš saka, atlaidiet man, dariet, ko gribat. Jo cilvēks sevi ciets, labāk viņu neaiztiksim. Rīt, ja būs lemts, kā jau teicu, šobrīd nāk daudz bērnu. Es mazliet sakārtoju bērnus, draugi. Drīz būs arī jauni suņi. Rīt, ja būs lemts, atbrauks mūsu Cane Corso meitene. Skaista, zilā krāsā. Tāpat kā mūsu Karolīnas lielā versija. Tu atkal esi atnācis, vai ne? Vai mans Hārlijs ir atnācis? Mans Hārlijs? Ulla, mana meitiņa, es zinu, ka tu man ļoti mīli, es to apzinos. Skaties! Tiešām, es to apzinos, meitiņa. Vai tu redzi? Cik uzticīga meita. Un ja vēl tās nagus nebakstīt, es tos nagus ar dāru šķērēm nogriezīšu, redz? Tu man sāpini. Nāc šurp. Nāc, Harli! Harli, nāc! Harli, nāc, meitiņ! Nāc, nāc! Kur ir mana skaistule? Kur ir mana skaistule? Kur ir mana mīļotā? Skaties! Vēl viena diena ir pagājis, redz? Kā viņš pierod. Pēc nedēļas zinu no tā, kāds viņš tagad ir, nebūs nemiņas. Ļoti jauks bērns, brāl, kā Kurts. Ļoti veikls. Viņš, zini, pieņemsies svarā, viņa fiziskā forma. Ja Dievs dos, viņš būs kā Karlos. Meitiņ, vai es tevi iepazīstināšu ar Karlosu? Ko? Karlos ir mazliet mežonīgs, tāds ir ritīgs vērsis, īsts lācis. Tev viņš patiks, viņš arī mazliet atgādina Aresu. Ares tagad arī klīst apkārt meklē Faisalu. Ja viņš atradīs Faisalu, tad dzīsies viņam pakaļ. Skaties tagad. Faisals! Kur ir tas Faisals? Kur ir tas Faisals? Tie ēzeļi nīdēji. Nedrīkst aiztikt man Faisalu. Lai viņš nāk kārtīgi, nāc šurp. Ceru, ka arī Faisals nebija vaļā. Droši vien es viņu biju aizslēdzis, jā. Harli, nāc šurp, meitiņ. Nāc šurp, bērniņ. Nāc šurp, bērniņ. Mašallah tev. Mašallah tev. Zini, ja viņi būtu atmācījuši, viņi būtu kļuvusi par lielisku meiteni, vai zini? Ļoti gudra brāli. Ļoti gudra. Es viņu aizvedīšu uz mežu, sāksim atkal meža sēriju. Man pietrūka doties uz mežu. Aiziesim uz kādu labu mežu, atkal sāksim runāt par fotolamatām. Pagājušā reizē, kad braucu ar motociklu, man priekšā izskrēja stirna. Varbūt satiksim suņus. Nu, Nora, vai lai es tev aizvedu, meitiņ? Mans lauva. Nu, labi, draugi. Šodien nolēmu jums parādīt mūsu jauno ģimenes locekli Santosu. No šī brīža viņš būs kopā ar mums. Cerams, jūs viņu bieži redzēsiet mūsu video. Ceru, ka viņš sapratīsies ar visiem suņiem. Es viņu arī pievienošu šai kompānijai. Viņš vienmēr brīvi staigās apkārt. Mēs viņu arī ar mierīgu sirdi skatīsimies, draugi. Nu, es jūs ļoti mīlu. Neaizmirstiet nospiest patīk pogu un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos. Palieciet veseli, man draugi.